Sveicināti mani sekotāji. Man uzdeva jautājumu, kāpēc jāliek ir 30 miliamperes noplūdstrāvas drošinātājs, noplūdstrāvas aizsardzība, ja ir uzlikta 300 miliamperes. Un kāpēc ir jāliek 300 miliamperes, ja ir uzlikta aizsardzība ar 30 miliamperām? Tātad atbilde ir ļoti vienkārša. LVS standarts nosaka, ka ievadā ir jābūt obligāti 300 miliamperām noplūdstrāvas aizsardzības aparātam. 300 miliamperes noplūdstrāvas aparāts, aizsardzība, saukšu viņu par noplūdnieku. Nepasargā cilvēka dzīvību, bet viņš ir paredzēts pret ugunsgrēku. Tātad viņš nostrādās, ja būs bojāta izolācija, būs kaut kur noplūde, būs slikti kontakti, dzirksteļošana, uzkaršana, noplūšana strāvas, sprieguma noplūde kaut kāda. Viņš nostrādās un atslēgs ķēdi. Savukārt 30 miliamperes pasargā cilvēka dzīvību. Tas pasargās, ja būs kāda noplūde, lai nedabūtu elektrotraumu, elektrotriecienu, nostrādās 30 miliamperes noplūdstrāvas aizsardzība. Tātad 30 miliamperes ir pret bīstamiem gadījumiem, pasargā cilvēka dzīvību, 300 miliamperes domāts, lai pasargātu jūsu mājokli un īpašumu no ugunsgrēka. Ja jums nepieciešams dabūt pa labākām cenām šo te aizsardzību vienu vai otru, droši piesakieties, rakstat man privāti, es jums palīdzēšu šo te visu jautājumu atrisināt pa vislabākajām cenām. Tātad visi saprata, 300 mēs liekam pret ugunsgrēku, 30, lai pasargātu jūsu dzīvību un jūsu līdzcilvēku dzīvību.